Tas ir miljards gadu sens, noslēpts dziļi mūsu planētas sirdī. Tomēr tas mums piedāvā vienu no modernākajiem enerģijas avotiem pasaulē – ģeotermālo enerģiju. Ne tikai Zemes karstais kodols, bet arī neskaitāmi Saules stari katru sekundi sasniedz mūsu planētu un silda Zemi, ūdeni un gaisu. Tādējādi Zeme ir milzīgs enerģijas avots, kas atsevišķās Eiropas valstīs jau tiek plaši izmantots, lai ar siltumsūkņu palīdzību apkurinātu ēkas un ražotu silto ūdeni. Šveicē 40% māju ir aprīkotas ar siltumsūkņiem. Turpretī Zviedrijā gandrīz visi iedzīvotāji izmanto zemes siltumu. 90% visu jauno māju iemītnieku bauda moderno siltumsūkņu sniegtās priekšrocības un efektivitāti. Pastāvīgi pieaugošās energonesēju cenas, izmaiņas likumdošanā un klimata izmaiņu izraisīto sēku apzināšanās liek cilvēkiem domāt par reģeneratīvo enerģiju. Konsultācija. Veiksmīgai siltumsūkņu pārdošanai nepieciešama laba konsultācija. Ieteicams izskaidrot 3 argumentus par labu zemes siltumam. Pirmais – ekonomiskums. Izmantojot tikai nelielu daļu elektroenerģijas, ap 25%, un iegūstot 75% bezmaksas enerģiju no zemes, siltumsūknis 100% nodrošina jūsu mājai nepieciešamo siltumu. Otrais – videi draudzīgs. Siltumsūkņi ir videi draudzīgi, jo tie nerada videi kaitīgus izmešus. Tiem nav nepieciešams skurstenis. Trešais – pārliecība par rītdienu. Siltumsūkņi sniedz saviem īpašniekiem neatkarību no pieaugošajām resursu cenām, un tie ir ļoti izdevīgi savu zemo uzturēšanas izmaksu dēļ. Siltuma avoti. Lai varētu novērtēt siltumsūkņu izmaksu priekšrocības, nepieciešams izvēlēties siltuma enerģijas avotu. Visizplatītākie enerģijas avoti ir zemes zonde. Lai to izmantotu, dārzā jāveido urbums, kura dziļums ir noteikts vadoties pēc nepieciešamā siltuma daudzuma ēkā un, protams, arī ģeoloģiskās situācijas. Zonde, kas uzpildīta ar īpašu šķidrumu, augstumnesēju, tiek ielaista urbumā. Cirkulējošais augstumnesējs uzņem zemē uzkrāto siltumu un pārvieto to uz siltumsūkni. Zemes kolektors sastāv no plastmasas caurulēm, ko horizontāli izvieto vairākos lokos zem zemes sasaluma robežas. Šajā gadījumā tiek izmantots saules siltums, kas akumulēts augsnes augšējos slāņos. Gruntsūdeņi. Izmantojot aku sistēmu, gruntsūdeņi ar temperatūru ap 10 grādiem pēc Celsija tiek nogādāti siltumsūkņa virzienā. Tas paņem daļu no ūdens siltuma un pēc tam, caur aku sistēmu, nogādā to atpakaļ augsnē aptuveni 6 grādus siltu. Urpšana un horizontālais savienojums. Urpšanas darbi būtu jāveic tikai certificētiem uzņēmumiem. Tas garantē, ka siltuma avots būs izbūvēts pareizi. Darbs jāveic 2 daļās. Pirmkārt, jāizurbi caurumu un jāievieto zondi. Otrkārt, jāizveido horizontālo savienojumu ar ēku. Atkarībā no plānotā dziļuma, urpšana var ilgt līdz 1 dienai. Norādītajā piemērā tiek veikti 4 urbumi 50 metru dziļumā un tiek izmantota dubultā U veida zonde. Lai stabilizētu urbumu, augšējā daļā jāievieto papildu caurules. Kad urpšana ir pabeigta, jāizņem caurules un jāievieto zonde, kas piepildīta ar ūdeni. Lai siltuma pārnese no augsnes būtu pēc iespējas efektīvāka, urbuma spraugas tiek aizpildītas ar urpšanas jabu vai betonītu. To dara caur speciālu cauruli, kas ļauj aizpildīt urbumu no lejas uz augšu. Jāizveido horizontālais savienojums. Jārok grāvis, kurā zem sasaluma līnijas jāieklāj polimēra caurule, kas savienotu ģeotermālā siltuma zondi ar mājas cauruļu sistēmu. Nepieciešamos ievadus jāveido, ņemot vērā visus spēkā esošos būvnormatīvus un likumus. Piegāde. Siltumsūknis tiek piegādāts uz ērtas paletes, kas atvieglo tā nogādāšanu katlu telpā. Piemērā, jūs redzat siltumsūkni ar jaudu 11 kW, kas ir paredzēts apsildei un karstā ūdens sagatavošanai. Mūsu piedāvājumā ir produkti ar siltuma jaudu līdz 17 kW un ūdens tilpumu līdz 450 litriem.
Piegādes komplektā ir iekļauts gumijas kājiņas, liels gaisa atdalītājs augstumnesēja lokam, āra, telpas un apkuras loka atgaitas temperatūras sensori, kā arī uzpildes bloks augstumnesēja lokam, netīruma filtri un knaiblas. Lai nodrošinātu ierīces stabilu un efektīvu darbību, mēs rekomendējam vienmēr izmantot bufertvērtni. Sagatavošana. Pirms uzstādīšanas lūdzu uzmanīgi izlasiet pievienoto instrukciju un ievērojiet to. Sākumā nolieciet siltumsūkni un apakšā pieskrūvējiet gumijas kājiņas. Tas ļauj ierīci nonivelēt. Atcerieties, ka jums ir jānodrošina minimālie nepieciešamie attālumi līdz sienām un blakus esošajām ierīcēm. Uzstādīšana. Sagatavojiet pieslēgšanai augstumnesēja, apkuras un sanitārā ūdens loku cauruļvadus. Lūdzu uzstādiet apkuras lokā izplešanās trauku un drošības grupu ar manometru atbilstoši apkuras sistēmas tilpumam. Pēc tam savienojiet iekārtu ar siltuma avotu. Lai nerastos kondensāts, visas iekštelpu caurules un jo īpaši būvkonstrukcijās esošās caurules jāizolē ar tvaiku necaurlaidīgu izolāciju. Tad uzstādiet uzpildes krānu, gaisa atdalītāju, drošības grupu un izplešanās trauku. Elektriskais savienojums. Lai pabeigtu instalāciju, elektriķim jāpieslēdz iekārtu elektrotīklam, ievērojot visas spēkā esošās drošības prasības. Iedarbinot iekārtu pirmo reizi, pārliecinieties, ka fāžu secība ir pareiza. Turklāt ir svarīgi visus temperatūras sensoru vadus uzlikt atsevišķi no spēka kabeļiem. Apkuras atgaitas temperatūras sensoram jābūt uzstādītam ievērojot ražotāja instrukcijas. Nodošana eksploatācijā. Pienācis laiks iedarbināt siltumsūkni. Pirmkārt, visas caurules no uzpildes iekārtas pievienojiet uzpildes krānam. Tās sastāv no 3 krāniem un baipasa. Tad uzpildes iekārta tiek piepildīta. Mūsu piemērā tiek sajaukts ūdens ar etilēnglikolu, lai nodrošinātu izturību pret sasalšanu līdz -15 grādiem. Pēc uzpildīšanas atgaisojiet augstumnesēja loku. Ir ļoti svarīgi, lai sistēma būtu pilnībā piepildīta un tajā nebūtu lieka gaisa. Tad pārbaudiet spiedienu augstumnesēja lokā un iztīriet piesārņojumu filtru, ja tas ir nepieciešams. Visbeidzot, pārbaudiet, vai augstumnesēja un apkuras sūkņi nav nobloķēti, un ieprogrammējiet sistēmu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Apmēram pēc 10 minūšu darbības apkuras režīmā jāveic pēdējā pārbaude. Temperatūra starpība augstumnesēja un apkuras lokos. Ja viss ir kārtībā un sistēma strādā stabili, tad varat izskaidrot sūkņa lietošanu īpašniekam. Visbeidzot, visām caurulēm jābūt izolētām no augstuma un karstuma zudumiem. Tagad siltumsūkni var lietot.